agrāk bija tā, zin kā, kad pirmā saule iznāk, tur karsts paliek, silti. Viss tur sāk līst ārā, tur un bliest makšķēt. Es tad dzīvoju, man sanāk, ka kaut kāds 100 metrus no manīm ir lielais ceļš, uz pīdriķiem, uz burtniekiem, caur pīdriķiem un tā. Un visi brauc uz burtnieku ezeru. Un visi kaut kādi, alkaši, tur krievi, tur visādi rīdziņā un mocīši, mopēti, rīdziņi. Un tu ir tā, ka tu pirmās siltās dienas un sestdien, un tu sestdien vai svētdien, un tu gribi tur gulēt, tu domā, tur līdz 11 pagulēs, viss seksīgi. Un kaut kur 6 no rīta jau brauc, dzird jau nesās čalīts pa ceļu. Jā, pa ceļu tur nesās, un tu dzird, viņš ir kaut kāds 10 kilometrus no tevīm. Viņš ir 10 kilometrus, bet tā skaņa rīdziņai tik pretīgi, ka tu dzird, un viņš brauc, viņam tā skaņa tā, bet viņš brauc kaut kāds 2 metrus stundā. Nekustās no viens, un graučus tu guli, un tu ķipa guli, un tu pamosties, un tā skaņa neļauj to gulēt. Un viņš it kā attālinās, tu dzirdi, ka viņš ir tālāk, un viņš jau klusāk, un tu domā. Jā, un tu domā, ka ķipa, tūlīt jau aizbrauks un sākšu gulēt, un pēkšņi tur kalns pretī. Un šis kalns tā, viņš tā, sāk rītīgi močīt vēl skaļāk, un tu, tev viss miegs ir nosis. Un tu guli jau, tu nogulies uz muguras, un vienkārši guli un domā, stulbā rīdziņa. Un tad beigās visi tik klusi, visi mājās guļ, tur pat pūtni vēl nečivini, jo nav pūtni atlidojuši. Visi klusi, un tu dzirdi katru sīkumu, kas tur notiek uz ceļa, ko tas čalīs dara. Un tā rīdziņa, zin kā rīdziņa ir nestabilākā, tipa herņa. Kaut kādu metru brauc 5 stais stum. Jo, ka viņam nolūst rīdziņa pēkšņi dzirdi. Jā, rītīgi. Viņš sāk tur bļaut visu pēc kārtas dzird, tur čals tur kaut kā bum, pa bāku daudz. Jā. Tu guli un dzirdi, un vismaz kaut kāds actions notiek. Čalīs nevar iedrapt, šeit to smerdeli netiks uz burtniekiem šodien. Bet tur jau, it kā viss tur nav, pēc tam brauc nākamais, tas pats visu. Jā. Ķip čalīs tur kaut ko sēž tur. Es krūgrieznī tur kaut ko pieskroja tur. Jā. Aiznesās tālāk, viņš tur brauc atkal kaut kā 2 kilometru stundā. Atkal noplīst. Čalis vienkārši stresējas, vienkārši nevar. Nomazgāj makšķeres, Vienkārši stresā, viņš jau grib, viņam vajag uz burtnieku, viņam vajag makšķeres. Tulpā rīdzi, viņš nometra, bam, daudz, tur spārda. Vienkārši Čalis izmisumā ieta kājām. Beigās apgriežās, nē, tomēr jādabūj pie dzīvības, tur sēž, tur kaut ko skrūvē, tur iedarbi. Es zinu, kā viņš brauc. Viņš brauc no kalna lejā un noslāp. Ar rīdziņai viņai jau kā, rīdziņai pedāļi no peida. Ķipa viņš noslāps, viņš ar pedāļiem pist. Un tu dzirdi, pedāļiem, atkal, aiziet. Čalīs tomēr tiks. Burtniekiem. Tu guli un dzirdi, suka, jobunā. Ķipa, jau actions pazūda, tev vēl 6 no rīta, un tev vismaz viņš vēl, ja tu viņu vēl būtu kaut kāds actions. Pēkšņi dzird, sāk līt lietas, Čalis brauc. Čalis sēž tur. Jāgriež apkārt. Vienkārši apgriež. Brauc uz māju atpakaļ. Pļauj. Čalis vienkārši stresā. Zvana pa 5118. Kādu pie dzīviem? Viens jau tos klausās. Čalis. Dievs ir! Jā, man dāls, Dievs ir. Pasūt viņu dēras, vēl rīdis! Nesas. Viss labs, tur viss nahuj sarkans, dusmīgs. Šis tā kā kaut kāds tomāts, viss sarkans. Pēkšņi kā lietas, apahuj uz mājām vismaz tiks.
Un pēc atkal rīdziņu noslēpti. Čāls vienkārši galva eksplodē. Čalim 80 gadi. Un ķip šitā, kaut kāds 3 stundas viņš tur diršās, un tu to visu dzirdi, un tad tu skaties 10, jau var celties, var iet, tipa, brokas taisīt, vismaz nav vienkārši nogulēts 3 stundas bezmiegāt, vismaz dzirdēt kaut kādu action. Un ķipēj, no rīta aizēj, tu stāv pie krāsnes, tur cepoli, dzirdi, čāls gar tavu logu brauc, 2 kilometru stundā, diršās kaut ko ap pedāļiem krūķiem. Nu tā ir katra sēsdiena, katra svētdiena, te muižā, jo vienkārši, tas pīdris ceļš, viņš ir ritīgi taisns, un tur nav tā kā tur meši, ka tu tur nedzird neko, kas notiek iekšā, bet tur tas ceļš ir tik taisns. Jā, kad tu brauc kaut kāds 10 km rīdziņu brauc un tu dzirdi vienkārši tu smirdīgo, tu pretīgo skaitu vienkārši aizbrauc vienkārši. Kad tu domā, tu pagulēs un kaut kāds smerdēls 100.5 no rīta brauks uz Burtnieku. Nē, labi, ka ir viens, kad 2 vai 3, kad tur viens aizbrauc, viņš aizbrauc, varēs gulēt, turpināt. Pēkšņi vēl sāk, banda, vienkārši rīdziņu banda nesāt. Kāds tu tā guli, tā, ja viss kā, pēkšņi tā no tālum tā. Un galvenais, viņi visi aizpēc, tur kaut kādi 10 čaļi sēž makšķerē, tur Burtniekā viss kārtībā. Visu tu jau tev negulēts rīts, bet vismaz normāli dienu pavadīt tur sestdien. Un tu domā, pirmdien uz darbu jāceļās. Pēdējā nakts, kad var pagulēt, tur no sestdienas uz svētdienu, tur normāli ir izgulēt. Un tu aizēji gulēt kaut kur 12 naktī, un viņi visi brauc atpakaļ. Jau iedarbinējuši tos rīģiņus, jau sataisījuši no kalna, un tas ceļš, kad tu brauc uz Burtnieku, senāk tu brauc uz kalnu visu laiku. Kad tu brauc no Burtnieku, tu brauc no kalna. Tu tā skaņa tā, visi tā nesās, visi laimīgi. Taupa bēnģi izrabīja motoru pedāļiem no kalna.